Pasaule aiz reālajiem skaitļiem. Tie ir kompleksie skaitļi. Matemātika nepārtraukti paplašina mūsu izpratnes robežas. Gadsimtiem ilgi cilvēki domāja, ka ar reāliem skaitļiem pietiek, bet jauni izaicinājumi prasīja jaunus skaitļu veidus. Tieši šeit parādās kompleksie skaitļi, paplašinot matemātikas redzesloku. Iedomājieties bezgalīgu skaitļu asi. Tagad iedomājieties vēl vienu asi, kas ir perpendikulāra pirmajai. Kopā tās veido komplekso plakni. Kompleksie skaitļi atrodas šajā paplašinātajā telpā. Tie tiek attēloti kā A plus B, paverot mums durvis uz dziļāku matemātikas izpratni. Pats svarīgākais – atklāt iedomātā vienības I noslēpumu. Katra kompleksā skaitļa sirdī slēpjas fascinējoša būtne – iedomātā vienība, ko apzīmē ar simbolu I. Šis šķietami vienkāršais simbols ir atslēga, lai atklātu komplekso skaitļu unikālās īpašības un spējas. Bet kas īsti ir I? Un kāpēc tas ir tik īpašs? Iedomātā vienība I tiek definēta kā negatīva vieninieka kvadrātsakne. Sākumā šī definīcija var šķist pretrunīga, jo esam pieraduši pie reāliem skaitļiem, kur jebkura skaitļa kvadrāts vienmēr ir pozitīvs. Tomēr I pārkāp šo ierobežojumu, ieejot pasaulē, kur neiespējamais kļūst iespējams. I ieviešana var šķist kā matemātisks triks, veids, kā piespiest risinājumu tur, kur tāda šķiet nav. Tomēr šai šķietami vienkāršajai definīcijai ir dziļa ietekme. Iedomātā vienība I nav tikai aizvietotājs, bet gan pamatelements, kas ļauj mums izveidot pilnīgi jaunu skaitļu sistēmu ar unikālām īpašībām un pielietojumu. I spēks slēpjas tā spējā veidot tiltu starp reāliem un iedomātiem skaitļiem, ļaujot mums attēlot lielumus, kas svārstās, rotē vai uzvedas viļņveidīgi. Šīs īpašības padara kompleksos skaitļus neaizstājamus tādās jomās kā elektrotehnika, kur tos izmanto, lai attēlotu mainstrāvu, un kvantu mehānikā, kur tie ir būtiski, lai aprakstītu daļiņu viļņu funkcijas. Iepazīsim dažādas komplekso skaitļu formas. Kompleksie skaitļi ir kā daudzšķautņaini dārgakmeņi, kurus var attēlot dažādos veidos. Algebriskā forma A plus B ir intuitīva pamata darbībām. Trigonometriskā forma apraksta komplekso skaitli, izmantojot tā moduli un argumentu. Eksponenciālā forma EIT savieno kompleksos skaitļus ar trigonometriskajām funkcijām. 4. nodaļa. Pamati – darbības ar kompleksiem skaitļiem. Tāpat kā reālos skaitļus, arī kompleksos skaitļus var saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt, kas ļauj mums veikt dažādas matemātiskas darbības. Šīs darbības notiek pēc noteiktiem likumiem, kas nodrošina, ka rezultāts vienmēr ir cits komplekss skaitlis, saglabājot komplekso skaitļu sistēmas konsekvenci un integritāti. Komplekso skaitļu saskaitīšana un atņemšana ir vienkāršs process, kas tiek veikts atsevišķi apstrādājot reālās un iedomātās daļas. Iedomājieties divdimensiju vektoru saskaitīšanu un atņemšanu. Komplekso skaitļu reālās un iedomātās daļas darbojas līdzīgi. Piemēram, 2 plus 3i plus 1 mīnus i tiek aprēķināts. Saskaitot reālās daļas, 2 plus 1 ir 3, un iedomātās daļas 3 mīnus 1 ir 2, iegūstot 3 plus 2i. Komplekso skaitļu reizināšanai ir jāpielieto sadalījuma likums, līdzīgi kā reizinot binomus, taču ar vienu papildu niansi. Mums jāatceras, ka i kvadrātā ir vienāds ar mīnus 1, ko nosaka i definīcija kā negatīva vieninieka kvadrātsakne. Šī īpašība reizināšanas procesā rada interesantu interplay starp reālajām un iedomātajām daļām, kā rezultātā rezultāts sākotnēji var šķist pretrunīgs, bet komplekso skaitļu kontekstā ir pilnīgi konsekvents. Komplekso skaitļu dalīšana, lai gan nedaudz sarežģītāka, arī balstās uz sistemātisku pieeju. Galvenais ir reizināt gan skaitītāju, gan saucēju ar saucēju kompleksu saistīto skaitli. Kompleksā skaitļa A plus B komplekss saistītais skaitlis ir A mīnus B. Šī reizināšana veic ievērojamu darbu. Tā pārvērš saucēju par reālu skaitli. Tādējādi, ļaujot veikt dalīšanas darbību. Lai arī kompleksie skaitļi var šķist abstrakti, tiem ir neskaitāmi praktiski pielietojumi dažādās jomās. Inženierzinātnēs tos izmanto signālu apstrādē un vadības sistēmās. Fizikā tie palīdz aprakstīt viļņu funkcijas un kvantu mehāniku.
Pat datorgrafikā kompleksie skaitļi ir neaizstājami fraktāļu un citu sarežģītu rakstu atveidošanai. To daudzpusība un jauda padara tos par neaizstājamu instrumentu gan teorētiskajā, gan lietišķajā zinātnē. Iedziļinoties komplekso skaitļu pasaulē, mēs atrodamies jaunu dimensiju priekšā. Aiz divdimensiju kompleksās plaknes atrodas kvaternionu un oktonionu valstība, kas paplašina mūsu izpratni par skaitļiem vēl augstākās dimensijās. Šie progresīvie koncepti paver jaunus ceļus pētījumiem matemātikā un fizikā, sniedzot mums ieskatu pašā realitātes struktūrā. Ceļojums uz šīm jaunajām dimensijām ir tikai sācies, un tas sola aizraujošus atklājumus, kas dziļi ietekmēs mūsu visuma izpratni.